Sveiki! Es esmu Toms Grēviņš, Latvijas Radio 5 DJs, un man bija iespēja šodien iepazīties ar šo brīnumu, kur sauc Samsung 360 Wireless Audio. Un pirmā lieta, kas ieduras acīs gan jums, gan arī man nevis iedurās, bet kas uzreiz piesaista uzmanību, protams, ir šis formāts, kā amerikāņu futbola bumbu uzlikt otrādi, un tas galvenais 360 joks, kāpēc arī ir šī sajūta, ka no šīs skandas nāk skaļums 360 grādos, lai arī kur mēs atrastos ap viņu, ir tas, ka patiesībā pats tas speakers, pati skanda un tās galvenā skanošā daļa atrodas uz augšu, viņa ir vērsta uz griestiem. Viņam ir speciāla aplikācija, caur kuru viss tiek kontrolēts. Viņa arī šī aplikācija ļauj patiesībā spēlēt mūziku ne tikai no Spotify vai no Deezer, kas ir vadošais traumēšanas servis, bet man bija labs pārsteigums, ka es ieraudzīju, ka viņi pieļauj arī, piemēram, TuneIn atbalstu, kas uzreiz dod piekļuvi jebkurai radiostacijai pasaulē. Ko es sapratu ar viņu iepazīstoties, ir diezgan jāpastrādā ar ekvalizeriem arī. Tas, kas tiek dots kā pamat iestatījums tam, kā viņa skan, mani uzreiz neapmierinājas, uzreiz sāk spēlēties, bet to diezgan ērti izdarīt, un to ekvalizeru var saivot dažādas presets un pats tur darīties. Man grūti teikt, kā ar to būtu cilvēkiem bez iepriekšējas pieredzes, kur pat nezinu, kas ir tas, kas jāpabīd uz augšu vai uz leju, bet tas bija diezgan vienkārši un diezgan forši. Tās pārsteidzošākais, tiešām viena no pārsteidzošākajām lietām ir tieši, cik skaļi māk uzvesties šī audio ola. Skaļums tiešām man nav šobrīd telefona aplikācija, lai izmērītu skaļumu, bet man liekas, ka ja mēs pēc tādām mūsu stumbām vadamies pēc tādas sapratnes, tad līdz 90 viņš netiek, bet es domāju, ka kāds 50-60 vatus viņš no sevis skaņā izdabū ārā gan. Visā visumā es domāju, ka cilvēkiem, kur izvēlās Samsung zīmolu un ar viņu dzīvo kopā, un man liekas, aizvien biežāk cilvēki mājās izvēlās dzīvot ar vienu zīmolu, nevis salikt visu kopā no dažādākiem brandiem. Man liekas, ka lielos vilcienos šis ir labs papildinājums Samsung ģimenē. Iespēja mūziku spēlēt ir no jebkura tālruņa, no jebkuras planšetes, no jebkura datora. Tie būs tie galvenie signāli. Kā es teicu, nav iespēja tad neko pieslēgt atsevišķi klāt. Vadu nekur mēs šeit nevaram iespraust, un nekas te nenotiek caur vadiem. Viss ir tīrs wireless vai Bluetooth. Šis tirgus ir šobrīd pārpildīts ar dažādiem piedāvājumiem. Katram uzmanīgi ir jāpaskatās, kas ir tas, kas viņam interesē. Katram, kā jau teicu, ir savs zīmols, kas viņam varbūt vairāk patīk. Bet priekš cilvēkiem, kur dzīvo ar Samsung tehniku, es domāju, ka šī ir ok izvēle.